Nu jā, ja var šitā, kāpēc tad darīt mazāk? Māte mīļa. Viss slēpošana. Maļņiņš, traktoriņš. Labrīt, kādi laiki pienākuši. Vīrs sirmām galvām filmē sevi visās iespējamās vietās un veidos. Nu labi, atbraucu Steamboat brokastīs. Uz pilsētas speciāli, nevis viesnīcā, apskatīties. Pasūtīja reklāmu sendviču, sviestmaizi vienā cekot. Kafiju pie viņiem. Nu, viņa ir tāda, kāda ir, bet viņu var ņemt, cik tev lien. Cik lien. Tās labās ziņas. Viņa arī samaksā un mauc. Nu, lūk. Šī ir pilsēta, kurā ir viens no 3 ASV slēpošanas, kalnu slēpošanas kompleksiem ar trampolīnu un visām šitām lietām. Viens Norvēģis pirms 120 gadiem dibināja. Un šī ir pilsēta, tāda tā kā Siguldas izmēra, bet viņa devusi visvairāk visādu medaļnieku kalnu slēpošanā un tajās disciplīnās priekš Amerikas. Te dzīvo vesela kaudze un ir dzimuši visādu kalnu čempioni. Lūk, to es gribu nofilmēt un tad iebraukt, nopirkt vai nu guļamais vai piepūšamo matraci, jo teltī būs vēl jāguļ, bet man ir tā gultiņa, kurai no apakšas cauri pūš tāds sietiņš. Nenormāli augsti, pat tad, kad ir, ārā 11 grādi jau salst vienkārši, jo tas vējš tur cirkulē apkārt. Nu, lūk, un būtu jauki šodien nonākt Vajomingā, štātā, kurā es neesmu bijis, kurš ir viss mazāk apdzīvotais. Es nezinu, viņš ir izmēros, to es paskatīšos pēc tam, bet tur tikai 500 000 dzīvo, no kuriem lielākā daļa dzīvo tur tanīs divās, 3 pilsētās. Štats, kurā tā kā nekā nav, arī nodokļu nav, tāpēc bieži uz turieni pārceļās, bet es nebraukšu uz tām pilsētām, kur viņi tusē. Viņi netusē, viņi tikai piereģistrējušies. Domājieties, centrālajā outdoor equipment bodē Steamboatā beigušies visāda veida madrači un gultiņas. Atsūtīju šejieni, jauka bodīte, vēl nav 10, gaidu 8 minūtes. Jā, ok. Rekur lielisks madracīts, kuram beidzot rekur piestiprinās guļamais, platais. Un rekur ar spilvenu iebāzt iekšā ļoti labi.
Pēc visām pazīmēm spriežot, esmu iebraucis Vajomingā. Urā! Es biju netaisns pret Vajomingu, sacīdams pirmiņi, ka te nekā nav pat nodokļu šajā štatā. Te taču ir Yellowstone un Grand Teton nacionālajie parki. Jā. Tagad man priekšā 257 km. Kaut kas tāds ar vienu ciemu pa vidu. Jauki. Katrai zīmēm šaubu. Tādu vēl stulbu joku es varētu pateikt. Tā kā bērzi, bet tādi dikti samocīti. Jā. Tagad visu iefilmējām. Labi, tā arī gadās. Trīs 1300 metri. Kā Tenere ir ziķeris, vienkārši sakot. Parādīšu, kas ir apkārt notiek. Tagad izdarīsim to, ko dara katrs sevi cienošs motoblogeris. Sekundičku. Es it kā esmu ieradies ar komandu, kas mani filmē no malas. Pats sev režisors. Scenogrāfists. Tam tikai atcerēties atnākt
Atstāšu somu, lai var atcerēties. O, vieglāk būs uzkāpt atpakaļ. Indus. Visi redz, kā tas no malas izskatās. Nu pietiks. Vai man ir bail? Ir. Viens pats. Mežā kaut kādā Vajomingā. Visur lāči. Un visādi citādi dzīvnieki. Nu, mēģināsim pārlaikt šo nakti. Cerams, ka blēras raganas man drīzāk palīdzēs. Nevis otrādi.